Katrai pašvaldībai ir jāprognozē savu nākotni, tā teica Leonīds Salcevičs, Jēkabpils pašvaldības priekšsēdētājs. Visa pamatā ir cilvēks. Ko mums dod modernas tehnoloģijas, ja nebūs gudru cilvēku, kuri ar tām rīkojas? Tā karjeras nedēļas ietvaros sāka Jēkabpilī. Es domāju, ka ne tikai pilsētas doma deputāti un mūsu pilsētas sabiedrība saprot to, ka pamatā ir cilvēks un nedrīkst resursus žēlot. Ir ar viņiem jāstrādā, jāliek ir finanses iekšā. Šodien nobalsojām mēs pat domas sēdē par stipendiju piešķiršanu. Man šķiet, ka 39 bērniem piešķirām stipendijas, kas mācās dažādās gan augstskolās, gan skolās. Protams, atbalstiem tos, kam ir tā grūtāk materiālajie apstākļi. Esam atvēruši stipendiju fondu topošiem ārstiem, 5 piešķīruši esam stipendijas, man liekas, minimālās algas apmērā, lai nāktu atpakaļ. Protams, nākošais, ja mēs viņu sagatavojam, palaižam, viņš izmācās, viņš jādabūj atpakaļ. Un līdz ar to mums ir jārada šī sociāla infrastruktūra, lai te būtu bērnu dārzi, lai te būtu skolas labas, lai te būtu interešu izglītība laba, lai te būtu sports, lai te būtu darba vieta. Lai viņš nāk, veido ģimeni, viņš zina, ka viņam uz ielām būs droši, ka viņam būs pieejams labs augsta līmeņa bērndārs, skola un viss pārējais, kultūras dzīve. Un tāpēc mēs paralēli visu cenšamies darīt, cik jau budžets spēja pavilkt. Latvijas pilsētās no 7. līdz 11. oktobrim norisinājās karjeras nedēļa. Jēkabpilī notika pasākumi gan jauniešiem, gan vecākiem. Izglītības iestādēs notika lekcijas, aptuveni 460 Jēkabpils skolēni devās 20 ekskursijās un apmeklēja uzņēmumus. Tas notika ar Jēkabpils uzņēmējbiedrības atbalstu. Kupla apmeklēta bija arī Tautas namā notikusī augstskolu diena. Sākumā 7 augstskolu pārstāvji uzstāsies ar savām prezentācijām, pēc tam tiks dota neliela pauzīte, un tad jums būs iespēja brīvi apmeklēt augstskolu stendus un izzināt to, kas no jūs interesē. Konkrēts jautājums augstskolu pārstāvjiem uzdot. Manuprāt, šeit spilgti pierādās tā lielā un vērtīgā īpašība, kas ir ļoti nepieciešama mums 21. gadsimtā, spēja sadarboties, kuru no jums jaunie cilvēki, mūsu mīļie skolēni, prasīs darba devēju, un jums pašiem kā topošajiem darba devējiem šī prasme būs ļoti nepieciešama. Mēs sākām karjeras nedēļu plānot jau īstenībā aprīļa mēnesī, un tas ir nonācis līdz pat oktobrim. Tātad plānojam ļoti daudz pasākumus gan pilsētā, gan arī katra skola, arī bērnu dārzi plāno savus iekšējos pasākumus. Tie ir gan radošās darbnīcas, tās ir gan vecāku absolventu tikšanās, tās ir zīmējumu izstādes, tie ir uzņēmumu apmeklējumi. Jā, un ļoti plaša programma Jēkabpils pilsētā. Man ir liels un patiesas prieks, ka šīs dienas ir tik ļoti apmeklētas, jo tas liecina par to, ka Jēkabpils jauniešiem ir svarīga sava nākotne, savas nākotnes iespējas un nākotnes labklājība. Un es domāju, ka šo dienu dēļ varētu krietni samazināties tā jauniešiem populārā neziņa, ko darīt pēc vidusskolas. Jēkabpilī nav aizmirsts arī sports, jo sporta zāles esot piepildītas no rīta līdz pat vēlam vakaram. Tapusi pat basketbola akadēmija mazajiem sportistiem, jo Jēkabpilī šī spēle ir populāra. Pagājušo gadu iesākām tādu, manuprāt, ļoti lielu, skaistu projektu, kā nodibinājām basketbola komandu Jēkabpils, kur jau no pagājušā gada spēlē Latvijas augstākajā divīzijā. Ar ļoti, manuprāt, veiksmīgām sekmēm. Pirmajā gadā mēs ieguvām 5. vietu, bet ne jau tas, manuprāt, pats būtiskākais ir. Būtiskākais ir tas, gan pagājušo gadu, gan šogad tā bērnu kustība basketbolā ir stipri palielinājusies. Tagad trenējas basketbolā vairāk kā 100 jēkabpiliešu. Trenējas, manuprāt, un spēlē ar ļoti lieliem sasniegumiem. Pagājušo gadu mēs U17 grupā ieguvām 3. vietu Latvijā, kas ir ļoti augsts rādītājs. Gan jaunieši, gan karjeras dienu veidotāji un pašvaldības pārstāvji atzīst, pasākums bijis ļoti vajadzīgs un liederīgs, taču tas atsedzis arī dažu labu problēmu. Nezinu, kāpēc mēs bijām iedomājušies, ka visi tik iegūs augstākās izglītības un nesīs pievienoto vērtību, un tā rezultātā mums radās ap 50 augstskolas, par kuru kvalitāti man ir jāšaubās. Lielāko daļu maksas augstskolas sāka gatavot tādus speciālistus, kuriem ir pārprodukcija, sociologi, psihologi, kā reizēm es saku, demagogi, jā.
Bet aizmirsām par to, kas ražo pievienoto vērtību. Dabas zinības aizmirsām mācīt. Sākām organizēt izvēles priekšmetus, bērns, protams, gāja par vieglāko ceļu, matemātiku, ķīmiju, fiziku nemācījās. Tā rezultātā mums ir milzīgs pārrāvums. Pēdējā laikā mēs esam atjēgušies, bet arī šī proporcija, cik augstskolās, cik tehniskajās skolās viņam vajadzētu būt otrādi. Jo mums trūkst jauniešu, tā sauc ar zelta rokām, kas prot arodu. Mums nav kas prot labi mūrēt, iesist naglu. Jēkabpils pašvaldības vadītājs pieļauj, ka nākošgad karjeras dienas varētu veltīt tieši profesionālai izglītībai. Līdz nākošajam rudenim ir vesels gads, ir laiks par to padomāt.